arī labs, jā. Tā, kas mums tagad ir 17. jā? Jā, slikto matu dienu šodien tēmai. Nu, vai man viņi ir briesmīgi mati, jā, tāpēc mēs gaidām saparīt, jā. Labi, šīs dienas tēma - Jā, finanses un ģimenes budžets. tātad nopietni, jā, sakoncentrējamies. Tad pirmais uzdevums mums noskaidrot katram, kā ir bijis bērnībā, ko jūs atceraties. Jā, īstenībā skatos, jā. Bet Jā. doma īstenībā pavisam vienkārši. Paceļam atkal atpakaļ, kā bija. Ko jūs redzējāt, kā darīja vecāki, kādu piemēru viņi iedeva līdzi, kāds bija ģimenes modelis, kurš bija mamuta nesējis mājās, teiksim tā, jā, vai abi vecāki nesa mājās naudiņu, vai viens tikai, vai viens vairāk darbojās ar bērniem. Jā. Ģimenes modeļi ir dažādi, un līdz ar to tas ir tas moments, kur mēs pirmkārt arī kopā esot varam saprast, kā tas bija, jo, nu, grozam kā gribam, gan finanses, gan seks ir divas lielas lietas, par kurām ir vienmēr, vai ļoti bieži ir kašķis. Jā, šodien mēs to vienu lielo paņemam Jā. priekšā. Nav finanšu, likumsakarīgi nebūs arī seksa. Nav seksa, likumsakarīgi nebūs finanšu. Nu, viņi tur kaut kur mijās. Nu, jā, bet savstarpēji, tur- nu, palielam tas bet ir tad- saistīts, jā. Jo viens otru motivē. Jā, tur sava saistība ir. Arī, jā. Un lūk, un tāpēc par to bērnību ir svarīgi arī atcerēties, kā jūs kā bērns katrs individuāli jutāties savā ģimenē vai tajā kopienā, kur jūs bijāt, ka jūs pieredzējāt, kas notiek ar naudām, vai bija, vai nebija, vai mazāk, vai vairāk, un kādas bija šīs tas sajūtas, jo tas viennozīmīgi ir uzbūvējis kaut ko to, kas šobrīd jums arī ir, kādu ceļu jūs finanšu ceļu esat izvēlējušies, un tāpēc ir svarīgi arī pastāstīt, jā, tā varētu būt arī kā neērtā tēma, kaut kādu, ko varbūt negribās atskaņot, vai ir kauns varbūt atskaņot, vai vēl sazin kas, bet aicinam viņu pēc iespējas ātrāk izrunāt, jo šis ir viens no tādiem materiālās pasaules pilāriem, kas būtu jāsaprot, jo tad ir vieglāk atkal pieņemt un saprast otru, kāpēc viņš dara tieši tā un ne citādāk. Jā, jo ģimenes vērtības īstenībā diezgan tālu iet līdzi. Mēs arī darām kaut kādas lietas, ko vecāki pamācīja, parādīja, kas mums varbūt tās patika, bet pašiem augot un ejot tālāk, attīstoties jau kopā ģimenē, mēs secinājām, ka tas tā laikam tik labi nestrādā, ka mums jāmeklē citi risinājumi. Jā. Un tad, nu, visādi tur tie varianti pieņēmumi un iespējas bija, un tad arī, protams, parādās jūsu pašu unikālais ceļš un veids, kā jūs to darat. Nu jā, un tad jau tālāk ķeramies arī klāt, paceļam atpakaļ atmiņas un pastāstam otram, kāds tad bija tas pirmais darbiņš. Vai vecāki deva kabatas naudu. Tas arī, starp citu, ir svarīgi, jo bija vai nebija kabatas nauda, tas var diezgan labi definēt, kas jūs esat šodien un cik jūs ar naudu labi attiecaties. Kāda ir attieksme līdz ar to ar naudu, jo ja tev deva naudu un vēl piekodinājas tur ritīgi svīdu un jau tā tam līdzīgi, lai tu varētu dabūt, ja šito tad sargāto naudu nenotriec, viņi tā tam līdzīgi kādas vērtības iedeva līdz vecāki, ja? Vai tieši otrādi deva ar vieglumu, šeņiem tērē, ja tev vajag pazvan paprasi vēl. Tas var izaudzēt dažādus cilvēkus, tādi, kas neredz, varbūt nenovērtē naudas vērtību, jā, jo viņiem, kā saka, easy come, easy go, viegli nauda nāk, viegli nauda iet, un viņi neredz, kā viņi rodās, viņiem tas posms iztrūks. Es nāku no ģimenes, kur īsti pieņemsim, tā nebija, naudai bija liela vērtība, jā, un ja tu gribēji kaut ko, tad tev vajadzēja strādāt. Un tad es pareflektēšu, kā man tur bērnībā bija, un cik ļoti vispār tā kabatas nauda kā tāda bija aktuāla, jo man tādas nebija vienkārši. Jā, un es principā atpelnīju savu eksistenciju strādājot, un man par to nemaksāja. Ja tu taču esi ģimene. Kā es šis vīrietis, tā ir rekur visu tev jāpahā, visu vasaru sīkie rekur apkārt kaimiņos skraidi ņemās. Es 9 vakarā esmu brīvs, un tad līdz 12 var iet paskaidīt, paspēlēt spēles un pacept kartupeļus kopā ar kaimiņu bērniem ugunskurā. Un tad vēl dabūnu pēc tam, tāpēc, ka pēc tumsas atnāca mājās. Bet, jā, un tie mazie bērnības darbiņi, jā, un tad mēs varam nonākt līdz tam pirmajam
oficiālajam darbiņam, kur pat nodokļus iespējams samaksājat, vai, teiksim, lielā nauda, kā vasaras darbi, kad aizgāja kaut kur pastrādāja, pa kur saņēma naudiņu, un tagad kāda tā attieksme ģimenē bija, vai prasīja kaut ko uzreiz tur, kur piemet galdam, ja mēs zinām, ka tu nopelnīji, vai tev atļauj to naudu paturēt, visādas situācijas ir redzētas un dzirdētas, jā. Kā tad notika šis, vai tā naudiņa atnāca viegli, vai un kas bija jādara, un savā starpā forši pareflektējiet, un iespējams tā būs lieta, ko jūs nekad neesat cilājuši augšā, un otrs nemaz nezina. Un tas ir tik forši, man ir patīkams atmiņas par savu pirmo darbiņu un visu, ko es tur darīju, un tur šausmu lietas arī var pastāstīt, kas tur bija viņā, bet, dieniņās, tas bija īstenībā forši. Tajā laikā ritīgi labi likās. Un atkal arī pieminiet, kā jūs jutāties ar to ar tiem pirmajiem darbiņiem un to, vai tas ir tikai tāpēc, ka ir kaut kāda apstākļa spiede, vai tāpēc, ka tiešām tas patika, kaut kas paveicās, un tā, bet tā iekšējā sajūta, un pēc tam, kā bija par to savu pirmo algu vai lietām tērēt, un kādas bija sajūtas, kad maksājāt, kad vai kaut ko maksājumu vai citu pirkumu un tam līdzīgi. Tas arī ļoti svarīgi, jo tas tūlītās ļoti daudz palīdzēs arī šodienā salikt lietas plauktiņam. Nākamā lieta, noskaidrojiet arī savā starpā, vai jūs šodien strādājiet vai darbojieties tādā sfērā, pa kuru jūs mācījāties. Tīri tā interesi pēc, kā tie ceļi ir aizgājuši. Mums būs arī interesants refleksijas, mums katram ļoti atšķirīgi. Ja? Tā kā vienam jā, vienam tā kā nē. Vienam ir pa ceļam, otram nav pa ceļam, nu kaut kā tā, bet plus vēl, kas nācis klāt gadu laikā, ja. Un tas arī var atšķirties, un tas nav obligāti uzreiz par kaut ko slikti, ka tu pilnīgi neesi savā ceļā, un cik daudz mēs esam redzējuši, ka cilvēki tik tiešām darbojās citās jomās, nevis tajās, kurās viņi mācās, un līdz ar to ir galvenais tur, kur tu labi jūties, un kas tev padodas, ja, jo nevienmēr tu nošaus īsto to, notrāpīs to, kur arī aiziet arī tā karjera vai kaut kāds ceļš. Leduspainis, tu tiešām labi izskaties tagad. Leduspainis, ne? Jā, es šitos izņēmu ārā, man liekas, labāk izskatās. Nav tāds puika vairāk, ja, ne? Tāpat ir, bet ar gariem matiem forši čels. Jā, nu tad saprotam, vai strādājam šodien par to, ko mācījāties. Es zinu, ka daudz mani draugi ir mācījušies par kaut ko vienu un beigās aiziet strādāt pavisam kaut kur citur. Jā, mācījās par ķīmiķi, tagad ir programmētājs. Un es zinu, ka no mūsu pašu arī tuvajiem draugiem ir tiešām arī cilvēki, kas ir aizgājuši strādāt citur. Tāpēc, ka tirgus mainās, cits pieprasījums varbūt bija interesantāk, tur labāks piedāvājums nekā profesijā. Tā tiešām ir realitāte. Un varbūt ir bijusi situācija, kad tu gribēji kaut kur mācīties, bet tīri finanšu apstākļu pēc netiki, nevarēja, vai tur nebija budžetā, bet tas daudz maksāja, un tā kā gribējās tur, un tā kā nesanāca. Un ka tas arī ir svarīgi to izrunāt, un paskatīties varbūt, ka to šodien, ar kādiem attālinātiem kursiem vai kvalifikāciju kursiem, varbūt, ka to var piedzīt klāt. Nu, tā kā varbūt arī ne, bet tas viss, Un ja nemaldos, ja pareizi atceros, tikai pateicoties tam, ka tev nepietika vai nepaņēma tev kaut kur, mēs iepazināmies. Jo tu aizgāji mācīties uz Vidzemes augstskolu, tāpēc, ka netika tur, ka sākumā gribēji. Nē, man liekas, tur bija tieši otrādi. Jā, es netiku Vidzemes augstskolā sākumā, jo es tur gribēju tikt, bet pēc tam mistiskā kārtā pēdējā brīdī es jau biju aiz svītras, un tad tomēr paziņoju, tomēr tu tiec, un es tā, jo, jā, tas bija, jā. Es būtu gājis uz automehāniķiem, mašīnas būtu skrūvējis. Man tā toreiz bija plāns B. Tad mēs būtu, tad es kādu citu varbūt būtu. Dārgā, esmu satriekts. Kaut kas cits priekšā, jā. Tālāk skatāmies, vai mēs, vai jūs tātad runājāt arī par finansēm kopdzīvi uzsākot? Tieši. Jā, vai vispār bija dialogs, vai bija tā vīzija un sapratne, tad kurš tad būs tas, kas strādās? Jo citiem ir svarīga karjera, un tie, kam ir svarīga karjera, nē, es strādāšu, man ir tas un tā tam līdzīgi. Arī sievietes ir, kam ir karjera, ja, kas bērnus vai pilnībā atliek, arī tādi pāri ir, vai atstāja uz beigām. Tad, kad visgrūtāk viņas dabūt, tad uz to laiku arī atstāja. Kad ir stress, sava pieredze, jā. Mēs izvēlējāmies citu variantu. Mums bērni pēc tūlītās, cik pirmajām pēc 4 gadiem ir 18, vēl 10 gadi, un visi ir prom, un mēs braucam, kur gribam, nevienam neatskaitamies. Viss.
un mēs vēl būsim jauni. Ja tu sagaidi bērnus un sāc domāt par viņiem pie 40, tad tev būs 60, ap 60 ir čupa ar problēmām. Bet arī kas nav slikti? Kas nav slikti dzīvē, visādi gadās, arī tas nav slikti. Nu, ja dzīvē gadījies, kā ir gadījies, arī priecīgs ir tajos 40 gados arī. Es labāk pasaules kruīzā ar tevi 250 gados, nevis 65, kad jau knapi var pakustēties. Jā, bet mēs tā kā mēģinām neaizskart neviena jūtas, jo šī protams, sāpīga. Tas taču ir dažādi. Vienkārši, mēs izvēlējāmies šādi, un mums pat palīdzēja izvēlēties, varētu teikt. Jā. Arī to intensitāti, vai kaut kādas nakts maiņas, vai ir kaut kādi tā kā komandējumi, vai tas tika runāts. Ja mēs pareflektēsim, bet Andim arī iekrita komandējumi, ka nebija viņš visu laiku mājās kaut kādā brīdī, tas bija kā, viņi nebija ļoti regulāri, bet tik pa laikam bija, un īstumā tas bija forši, un mums tāda forša fīčiņa mums iedeva abiem diviem, lai mēs baigi nepieķeramies, un nav tā, ka es pēc tevis dzīvot nevaru. Bet mēs tur bišķi pareflektēsim pie tā. Tas bija fēni. Bet citiem ir tā, ka, teiksim, tālbraucēji pieņems. Viņam patīk, jā, bet viņš nav mājās vienkārši. Vai jūrnieki, kas vai arī militārā karjera, kas tomēr non-stopā misijās laižās, vai kaut kur vēl citos. Non-stopā nesanāk. Jūrniekiem tā laikam bija tas, kad jā. Tiem visvairāk sanāk misija ir uz pusgadu, un tev kaut kādu 2 gadus nekā nav. Arī starp citu stjuarta karjera, es zinu, starp klientiem man ir arī, kas meitene, kas arī māmiņām un ģimenē viss, bet tomēr sirdī ir stjuarte un viss, un tas nav regulāri mājās, tur arī visi tie pārlidojumi un tie grafiki un tās mājas, ja. Cikot, tas ir jāņem vērā, un vai arī otra puse kā jūtās par to, par šādu, pieņemsim lēmumu, bet ja otram tas ir atkal svarīgi, un atkal kā to visu samanedžē kopā, ja. Vai tā nauda ir tā vērts, bet ja varbūt tur nav tikai tas naudas aspekts, cik ļoti tas dvēseliskais aspekts un priecīgs tam cilvēkam, ka viņš dara to, kas viņam patīk, ja? Un tas viss ir jāizrunā. Un lūk, šie dažējo momenti parāda to, ka modeļi būs citādāki, attiecību modeļi. Tas nebūs standartā, kad no rīta mēs aizejam, vakarā mēs atnākam, jo kādam būs citādāks šis grafiks, un tāpēc arī tas ļoti jāņem vērā. Nav universāls receptes, kas katra dinamiskajā dzīvē strādā labāk, jūs pie tā nonāksiet vai jau noteikti esat nonākuši un kaut kādā mērā tas jums strādā. Tad vienīgais ir jāpadomā, lai pat ja viņš strādā labi un ienes to finansējumu vajadzīgo, kas ir vajadzīgs minimālai iztikai, vai jūs esat laimīgi tajā brīdī, vai jūs esat atraduši laiku arī parunāt, jo nav jau māksla celties 6 no rīta un 6 vakarā mājās fiks paēst un uzreiz gulēt, jā, tur, tā jau vairs nav dzīve, tas taču otrs cilvēks blakus, ko ir jāparunā. Mēs ar cik reizes es atnāku mājās, mēs pasēžam virtuvē, dažreiz vienkārši parunājam, 2 stundas aiziet nemanot. It kā nebija laika, viss kaut kas ir jādara, bet 2 stundas aizgāja vienkārši paplāpojot. Un izrādās forši cilvēki. Neizrādās dzīvo ar forši cilvēku. Jā, es tagad tai anekdotē. Mājās pazuda internets, parunāja ar cilvēkiem, izrādās tīri forši cilvēki, man radinieki, jā. Tad kāds katram ir personīgais redzējums par to, kādi var būt vispār finanšu un ienākumu ceļi. Mums pasaulē tagad ir tik daudz visa, kā var dabūt tos ienākumus. Latvijā ir drusku grūtāk izsisties, it sevišķi, kur ir attiecībās ar, saistībā ar visiem sociālajiem tīkliem. Jā. Kaut ko jau var. Facebook, tur X, YouTube, Twitteris, Instagram, TikToks. Mēs te arī esam papētījuši, bet nav nemaz tik viegli. Pirmkārt, tev ir troļu siena, kas tev čakarē dzīvi un iespējams tev demotivē visu laiku, ja tu sāc lasīt tos komentārus. Un otrkārt, arī algoritms ir pret mums. Tas VPN bija, ja? Ja tu runā angliski, tev laiž ārā uz lielo tirgu. Ja tu runā latviski, tev lokalizē tikai latviešu komūnai, ja? Jo tāpēc, ka viņi vienīgie, kas tev sapratīs. Angliski tev sapratīs vairāk. Sākumā dabūs iespringt, lai izsistos tālāk. Bet ideālāk, ja tev ir VPNs pieejams un tu paņem uzreiz Amerikā iemet iekšā, jo ir starpība. 330 miljonu amerikāņu tev sāk skatīties, vai 1,8 miljonu latviešu, no kuriem vēl daļa pat nesaprot latviski. Lūk, un tāpēc šeit ir jāparunā, jāpaskatās, kādi bieži dažādi varianti, un starp citu mums jau arī, mums pat bijis ienākums no toalets papīra rullīšiem, mums ir bijis ienākums viena brīdī. Kas tā lai būtu? Es nezinu, tā kaut kāds vēl ir, kaut kāds paraugs. Nē, šeit. Nē, es vispār ir, jā? Tas ir
Airsoftam granātas pildītas ar zirņiem un apkārt ir tolets papīrs, jā, pildīts ar zirņiem un iekšā petardīt, kurā es izvaru caurumiņu, ieliku degdiegu, ar līmi salīmēju, lai turās viss aiziet pa eiro 50, tā aizgāja, kad nograbu. Tāpēc, ka tā, kad es pats spēlēju Airsoftu, ir tās, kas izskatās tiešām kā granāts, bet viņi maksā 5 eiro gabalā vai 6 eiro, un tad tu tādu vienu metru 6 eiro aizmet, ja? Tā vietā tu vari uztaisīt 10 tādas, tāpēc, ka pašizmaksa tiem rullīšiem bija nekāda. Es viņus vienkārši visiem radiniekiem sakrāju rullīšus, ja? Aizbrauc nopērts uz promo lētos šķeltos zirņus, petardes dabūnu pa lēto lielā daudzumā caur medniekiem un nopērts to degdiegu. Un tad vēl tik, cik tur tas līmes pistola ar visu to zīmolu. Visi saliec kopā. Man liekas, ka es beigās pat 2 eiro gabalā viņas tirgoju. Un viss, un cilvēki nāk un ņem, jo viņi arī saprot. Tu vari nopirkt 3 tās granātas, ja, un efekts būs tieši tas pats. Nevis tur, skatam vienu nopērts to smuko granātu, kas izskatās kā granāts, bet reāli funkcija, es biju nokāries soma līdzi, un es tikai vienu pēc otras metu viņas. Un visu, un es saprotu, ka tas nemaksā tik dārgi. Un tas arī bija ienākuma avots, jo regulāri varēja šādā veidā. Tas bija aktuāli mums īstenībā, jā, mēs sēdējām uz grīdas mājās, jā, ar visu to, tad mums bija tāda darbnīciņa, čik. Un vienreiz taču aizdegās degls un uzsprāga istabā visi zirņi pa gaisu, es biju līks noņirdzies. Kaut kas vēl. Un atceries, taču dūmenis arī man tā kā aizdegās. Tas vēl vecais loks. Te tieši remonts gājums, jā. Es izmetu ārā un tā kā 4-metrīgā liesma pagalmu vidū un tādi biezi dūmi vienkārši, Meistars kaut kā, Pašvaldībnieki neatbrauc, ļoti labi, viss bija forši. Ir atmiņas, visi sādas, un jā, tad bija, tas bija aktuāli, jā, un tur nav kaut pat smieties, tas mums bija tāda arī maizīte sava veida, jo, tur bija mums viens tāds periods dzīvē bija, kur es gāju prom no darbiņa, biškucītiņus citu darbiņu, solīju kaut ko lielāku un beigās figuški, jā. Un sanāca mazāk, bet nekās. Bet kaut kā, ja mēs tās, bet idejas var atrast. Vienkārši mēs mēģinām jūs iedvesmot, ka ir varianti, un ir vēl, viss kaut kas ir, ja, tā kā. Tajā darbā maksāja ar godu tikai, tā, kad viņiem paprasīja, kur ir veikals, kur ar godu var norēķināties, jā, un maizi nopirkt, tad īsti nevarēja atbildēt. Par tiem zirņiem arī, mežā putni taču pārārušies. Jā, meža dzīvnieki. Papīrs izšķīst, kad tā bombena uzsprākst, jo mēs izmantojam maksimāli, mēs taču picu kastes ņēmām, kartonus griezām, aplīšus augšā un lejā līmējām kopā. Visi taču bija piesaistīti, jā, un es visu to salīmēju, reiz kasti kaut kāds 50 satais, aizbrauc uz lielo spēli, tev praktiski viņas visas aiziet. Jā, un tev ir kaut kāda peļņa, tu vari atpelnīt materiālus un par savu darbu arī dabūt, un ļoti forši. Un dzīvnieciņi ir pāduši, tāpēc, ka šķeltie zirņi, cūkas nāk, un kas tik vēl tur viņas tur lieto, jā, viss normāli. Katrā ziņā, jā, tur būtu tā pie finanšu ceļiem, mēs paturpināsim vēl. Vai jūs ikdienā arī paplašināt savas zināšanas un redzējumu arī par naudas pelnīšanas iespējām, plūsmām, varbūt kādus seminārus klausoties, kur savu domāšanu mainiet, vai varbūt kādu grāmatu lasies, starp citu viena tūlītās. Būs, es viņu vēl skatos, bet jums varbūt vēlamies es otrā nofočēšu, tikko latvieta viena viņu ir iztulkojusi, mīli naudu, nauda mīl tevi, un es saturu nofočēšu, jums ielikšu arī, un jā, man bija ļoti interesanti šito sajust no citu skatu punkta, kā par to naudu, un kā viņi var dažādi ienākt un neiespringt tikai no tā no līdz, ja, bet lai tas būtu vieglāk, jo mums tas redzējums arī, ka mēs ar jaunus finanšu ceļus gribam radīt, lai būtu vieglāk arī mums pašiem, lai nav jāiespringst tik ļoti uz to, ka tev vecumdienās, tev to tikai standarta pensiju vajag, nē, īstenībā citādāk, bet tā ir atsevišķa tēma. Un tas, ka lai bērniem arī tas redzējums jau ir citādāks, ka var dažādi daudzi ceļi, nav tikai kaut kāds viens standarts. Ja? Tāpēc par to ir jautājums, vai jūs paši paplašiniet apziņu, kaut kur mācieties, darbojaties. Mēs katrā ziņā, jā, un ir pa laikam arī pārdiskutējam, ļoti daudz mēs ārzemju kanālu, tajos arī tiem miljonāriem sekojam līdzi viņu idejām un mindsetam arī un tam līdzīgi kolosāli, tik vērtīgas lietas saka, ka vienkārši... Jā, bet Latvijā, diemžēl, ļoti daudz kas no tā nestrādā, jo viņi ir uzbūvējuši savu biznesu uz valsts, kurā ir
ļoti daudz iedzīvotāju. Jā. Tur amerikāņi uztaisīja miljonus. Es neko tur baigi nedarīju, bet tev ir 330 lietotāji, kas, nezinu, katrs pa centam nopērk tev to, un tev jau ir Jā. 3,3. Tas ir jāsaprot, tāpēc latviešiem ir jāmācās vismaz vēl viena valoda, Jā, obligāti. Angļu valoda ir obligāti jāmāk. Jā, visur pasaulē vienkārši pazudīs. Ja grib iziet. Ja grib tiešām kaut kādu lielu naudu pelnīt ar šiem te online pasākumiem, jābūt ir angliski. Vienkārši tīri dabīgi viss algoritms ir pret mums. Mēs skatījāmies, kā Facebook visi šie te algoritmi strādā. Viņi visi tevi noskatās to video, arī mākslīgais intelekts iesaistīts, viņš noskanē video, un ja viņš nesajūt angļu valodu, viss tur maz netiec ārā uz lielo tirgu. Jo nevienam neinteresē, ko tu latviski stāsti, visiem interesē angliski, jo lielāka audiences daļa saprot, jo vairāk tēmēta tas tiek laists. Britiem vispār, ja tev angļu valodā nav jūtama britu izloksne, tu tur tajā tirgu īstenībā netiks iekšā. Tur ir labs tirgus. Vāciešiem, domā, un frančiem interesē tava angļu valoda? Nē, viņi pietiekami liels laipnas nācijas, viņiem interesē viņu valodā, jā. Bet, tur angļu valoda iet arī tīri labi, jā. Tālūk. Tā mēs izrunājam, ja, kurš strādā, kurš mājās tā kā, bet tas ir tā tēma, kurš tad, nav obligāti tā, ka tikai vienam ir jānes tas mamuts, bet to var darīt abi divi, bet kā? Abi, jā. Kādā veidā, jā? Arī izdevumu sadali. Jā, es zinu, ka ir modeļi, kuros cilvēki un pāri sadala. Es paņemšu sevi turp izdevums par bērniem. Es nosekšu par dzīvokli. Tu paņem par elektrību, ūdeni, internetu, visu tā sadalīt, diversificēt, lai nav tā, ka viens ir tas zirgs, kas ar visu ņemās, un otrs vienkārši to, ko viņš nopelna, tērē ārā. Būsim godīgi, no offense, jā, zin kā sievietēm, jā, ka tagad ļoti aktīvi aktualizējusies ir cīņa par līdztiesību un vienlīdzību, bet arī šeit man arī gribās pateikt, bet tad, ja mēs cīnamies pie līdztiesību, tad tad dalam visu uz pusēm, jā, apmēram tā, vai arī pienes savu kaut kādā veidā ieliec tajā katliņā. Tā neapvainojies. Mums vienkārši ir tāds modelis. Jā. Bet tajā pašā laikā mūsu vienošanās arī bija, tātad es esmu tas, kas iet pakaļ tai naudiņai, bet Inese pieskat un rūpējās par to, lai bērni ir aizgājuši uz skolu, uz pulciņiem, uz dārziņiem, lai viņiem viss ir, lai viņi pēduši, un ja viņi saslimst, viņi arī tie, kas ar viņiem mājās darbojas. Man nav jāņem slimības lapa, man nav jākavē darbs, kas netieši var ietekmēt arī tos ienākumus. Jā, tad šis ir tās, kā mēs to vienojāmies. Protams, es priecātos un būtu ideālāk, ja arī, Inesē būtu tie ienākumi, bet es saprotu, ka līdz ar to, ja viņi aizies prom, cietīs bērni, un mēs negribam, lai viņi cieši, tāpēc mēs gribam, mums izaug moderni domājoši bērni, kuriem nav uzlikts sloks. Jo, ja ap divi vecāki aiziet strādāt, bērnu vakarā savāc no dārziņa, tur 2 stundas paspēlējās un ātrāk tuštīši gulēt apmēram, kas tur labi sanāk? Tas bērns jau tos vecākus īsti neredz, tā kā viņš izaudz lielus, jā, tik daudz arī šie sliktie varianti, jo viņš jau izaudz liels, viņam vairāk tos vecākus nevajag, jā. Un tad arī var negaidīt, ka tur būs kaut kāda superbaigā siltā attieksme. Ja? Protams, daudz varianti. Tā ir vieta, kur padomāt, padiskutēt, parunāt, kāds ir katram savs variants. Man nav tā, ka es neko vispār neienesu, bet par to es pāreflektēšu. Es neteicu tā, tu ienes, un mēs par to nopērkam daudz elementus un visu pārējo. Un tas arī paldies. Jā, tas ir vajadzīgs. Nekas jau netiek izšķērdēts un iztērēts lieki. Es darbojos, bet darbojos citādāk. Jā. Citādāk. Tu darbojies īstenībā pie savām šīm te alternatīvām ienākumu plūsmām, kas atkal tikai pateicoties tam, ka mēs esam lokalizēti uz Latviju, iebremzē. Ja tas būtu viss angliski, iespējams būtu arī citi. Ir angliski, bet, jā, tas ir vieta, kur vēl augt, bet pagaidām vēl. Bet tur atkal mani vairāk vajag. Jā. Man ir labākā valoda. Es arī nemaz nesūdzos, jā. Bet tad var jūs skatīšos, kāda ir summa jums katram individuāli mēnesī, ko jums katram vajag? Jā, savām vajadzībām un kopēji ģimenei. Kopdzīves tēriņiem. Tas ir tagad, te bišķi budžets. Šodien mēs viņā tik smalki nebrauksim iekšā, bet nākamajā reizē mēs jums padalīsimies ar savu finanšu
ārkārtīgi elementāru failiņu, ko noteikti varēsiet paņemt arī paeksperimentēt. Mēs iziesim viņam cauri. Varbūt palīdzēs, jā. Palīdzēs, un tas īstenībā baigi interesanti redzēt. Jā, izrādās, ka daudz nemaz nesako līdz saviem izdevumiem. Jā. Ai, tur kaut kas tur ir un viss, un tad pēc tam mēneša beigās, Jā, mums tur vēl savu atklājumu, tā kā mēs padalīsimies, kā mēs menedžējam finanses. Jā. Forši. Jā, tā kā, bet arī par to savu summu sev, bet jums pašam savām vajadzībām, tur, nezinu, meitenēm tur savs, tur puišiem kaut kas savs, ja, bet arī, kaut kāda sava iekšējā padomāja priekš sevis, lai jums būtu kaut kāds savi prieciņi arī, ja. Gala beigās, vispirms, kā saka, vecākiem vajag un pēc tam pārējie. un visā tā kopdzīvē, ja. Vai ir ok, vai ir spiedīgi, un ja ir spiedīgi, tad kā mēs varam nopelnīt vairāk. Un tur ir tā izaugsme, paskatīties plašāk, hei! Nevis ko nogriezt, bet kā nopelnīt vairāk, jā, otrādi. Skatāmies un augam un mēģinam un eksperimentējam un atbalstām viens otru un ejam un, var sakot, lai tas iedod vairāk tā kā dzirksteli iet tālāk. Tātad. Jā. Un vai uzskaitiet savus ieņēmumus un izdevumus, vispār pasakojiet, cik es esmu daudz diskutējusi ar cilvēkiem, meitenēm pārsvarā. Īsti neuzskaita, un īstenībā es te negribu izteikt nekādu vērtējumu, es tikai varu no personīgās pieredzes ir kolosāli redzēt, kur aiziet un precīzi cipars, kur aiziet. Un to mēs nodemonstrēsim caur failiņu. Cik kolosāli to ir redzēt, wow, tik mums aiziet, tik pārtikai, tur mums aiziet komunālajā, tik mums aiziet tur, nezinu, veselībai, tik mums aiziet izklaidē, tik mums aiziet tam. Baigi forši to pārredzēt, tu redzi to kopējo gala summu, te mums mēnesī šīm te pamatu vajadzībām aiziet tik un tik, mums tas apmierina? Jā, nē. Ja nē, kā nopelnīt vairāk? Kādus ceļus uzradīt, lai nopelnītu vairāk? Un mums rodas diskusija, mēs runājam, mēs domājam, mēs attīstamies, ņemot vairāk katra īpatnības, bet nespiežot viens otram atkal, jā? Un tā ir izaugsme! Jā, un tad noslēgumā pēdējā laikam tad sanāk, vai jūs plānojat savas finanses un vai liekat sev mērķus. Man to patīk asociēt ar konvertiņiem. Respektīvi, es zinu, ka es gribu gada beigās doties, ceļojumā, tad man ir ceļojuma konvertiņš. Es katru mēnesi kaut ko viņā ielieku. Mums ir mašīnas remontiem konvertiņš. Man ir konvertiņš, kur es Inesēju kaut ko ielieku, tāpēc, ka mums ir vesels strīds bijis apmēram, jā. Es viņai saku, kāpēc tu nevari kaut ko sev nopirkt? Es nevaru, man tur tam un šitam. Kāds skakars, tu aizēji nopērci sev kaut ko, beidzot, reku, tur ir konverts, aizēji nopērci. Tāpēc citu tu nopirki? Bet es kaut ko iztēju. Nē, laikam. Nu redz, jā. Un tā man ir, tad redziet, ar ko man te ir jāstrādā visu laiku, jā. Tātad, jā, pašvērtējums, paškritika arī nospēlē savu lomu, bet ir svarīgi atlikt arī sev kaut ko. Un, teiksim, ja es kaut ko gribu, es aptuveni saprotu, cik tas maksā, es tam iekrāju, laicīgi atlieku. Jā. Mēs atšķiramies jau dēļ tā vien, kad tad, kad ienāk kaut kas, man jau viss ir sadalīts. Es savā refleksijā par naudiņām, jā, kas bija par 1 miljonu, man jau ir sadalīts viss. Es saprotu, kas un kā ienāk. Man ienāk šitais, tas aiziet tur, šitik tur. Tāda kaudze aiziet Inesē, jo tas ir viss uz iztiku un pārtiku un rēķiniem tā tālāk. Un un ja kaut kas paliek pāri, tad es skatos. Es noteikti pakrāju kaut kādu brītiņu, tad es nopērku to, kas man interesē vai patīk. Ja, tā kā, tas sadalījums ir svarīgi. Tie konvertiņi palīdz to mērķi arī nolikt un to mērķi arī īstenot. Ja jūs katru mēnesi konsekventi viņā kaut ko ieliekat, kaut kad jūs to mērķi sasniegsiet. Finanšu mērķi arī var būt arī kaut kādi plānotie lielāki pirkumi, kur atliek uzkrāja, vai arī, pieņemsim, ir kaut kādi kredīti, kur atkal ieplāno, kā varētu viņus ātrāk, pieņemsim, atdot, un pie kaut kādas summas nonāk, un tad viņi var mainīt, un tā, bet kaut kāds mērķis ir, un tas mērķis iedot tā kā dzirkstelīti neatslāpt, bet te pašā laikā ir svarīgi neiet stresā, bet tomēr meklēt arī tos variantus, kas iedod to vieglumu, ka tu ej un nodarbojas pirmkārt to, kas tev patīk, ideālā variantā. Jā, agri vai vēl, kad ejiet uz to, un plus vēl tas ienes tādu summu, kādu jūs gribat, un vēl kaut kādu plūsmu, kurai nav jābūt kaut kādu non-stopā klātesošai, bet viņi tāpat tās notiek bez jūsu klātesamības. Tas ir tāds nākamais moments, bet mēs bišķi padalīsimies vēl arī pie failiņa, kad pie failiņa dalīsimies. Jā, īstenībā, un tad pie reizes atsevišķu tēmu mēs neņemsim arī nākotnes uzkrājumi. Pensijām. Jā,
pensiju uzkrājumu. Arī ļoti svarīga tēma. Tu to vari atsevišķi īstenībā pat iefilmēt. Mēs varam ielikt gan. Tu vari atsevišķi iefilmēt, un viņš par mūsu pieredzi var pat padalīties. Atsevišķi vienkārši iefilmēt, un tāpēc, ka tas ir svarīgs, jā. Maz kādu nodara. Nu, jā, varbūt Jā. nākotnē, jā, Bet- par 3. līmenī un 3. pensiju iespējām Jā. vispār kā tādām. Līdzīgs tā kā 3. līmenis, jā. Tur viņš Nu, dzīvības apdrošināšana, Apdrošināšana. līdzekļu uzkrāšanas, Jā. vēl tā, plus no valsts vēl var Jā. dabūt atpakaļ. Jā, un mēs ap divi par šo, starp citu, strādājām pirms augstskolas laikā, jā. Augstskolas laikā, jā. Jā, un tad es aizgāju uz to darbiņu, tad arī bija kādreiz krīze, un tad tas tā kā baigi negāja, un tur īsti nevienu nevarēja. Man ļoti nepatīk pārliecināt cilvēkus par to, ko viņiem pašiem vajadzētu saprast, ka viņiem tas ir vajadzīgs. Un tagad man ir par to vieglāk stāstīt, jo man pašam ir 39 gadi, man pašam jau ir, Jā. un viņi saprot, ka viņi ir dimbā, viņi visu to laiku nekrāja, neko nekrāja, jā, un neko arī neiekrāja. Arī tajā laikā mēs tādi jauni gurķi bijām. Nu jā, mums jau neklausies, ko tu man vari iemācīt, apmēram, jā, nu, skaidrs, ka Pensija. jā, es pats visu zinu, man rekur viss notiek, un tagad reku pūt ļipā viņiem viss notiek. Un tie cilvēki, kuriem es arī jau tos 16 gadus atpakaļ pastāstīju par šo, un kas arī to līgumu noslēdza, viņi tagad ir laimīgi, tāpēc, ka viņi saprot, ka viņi kaut ko vismaz ir iekrājuši, jo valsts pensiju līmeni, man liekas, Latvijā neviens vairs netic. Maksājām, bet, Tur arī nav pamata ticēt. Tur vienkārši nav pamata vairs ticēt. Tur vienkārši tā tas. Bet tā ir cita tēma, tur apakšā. Tur vienkārši, jā. Tas ir loģiski. Nu tālāk, tā kā mēs apčamdījuši, aptaustījuši ļoti būtībā svarīgu tēmu, vienu no kārtīgajām tēmām, kuru, ja mēs neizrunājam šo tēmu savā starpā, nerunājam, ir kaut kā, mēs kaut ko pelnam, mēs kaut kā strādājam, mēs kaut kā tērējam. Vienā brīdī vienkārši var sanākt kašķis. Strīdi, sabrukt. Vienkārši izrunājam un parūpējamies par to, lai būtu par vienu mazāk tēmu pa kaut kašķēties. Mums vēlāk būs vēl viena tēma lielā. Kur daudzi klusē, bet tas būs vēl pagaidīsim, ja mēs tagad šito iešūposim, tad, man liekas, mūsu atklāto sarunu. Arī priekš tās tēmas ir vajadzīga priekšspēle. Jā. Jāiesildās, lai var atklāties, vai ne tā, atklāt runāt. Tā kā droši, un ja ir kaut kādi jautājumi, vai jums, vai jūs negribat čatā atskaņot, vai varat mums pat, privāti rakstīt, bet izrunājot šīs lietas, mēs zinu 100%, ka katram ir kaut kas sirsniņā. Mēs pavisam noteikti neesam finanšu konsultanti, bet esam pietiekami ar to saskārušies, un tā ir mūsu pieredze, ko mēs varam piedāvāt, ar kuru varam padalīties. Varbūt tās vienkārši tas noder, jā, un ir izmantojams. Nu ko, forši sanāca, ne? Jā. Tad ejam tālāk.